TV3 jau vairākus gadus ir tāds sorosistu veidots raidījums nekā personīgi. Es viņu saucu ļoti personīgi un tendenciozi tas raidījums. Ja? Un es nekad neesmu komentējis viņu īpaši, tāpēc, ka, pa mani viņi tur lej samazgas un lej, kādam tas jādara, jo, kāds par to maksā, kādam tas jādara, loģiski. Lūk, un iet runa par tādu pieteikumu, ka pirms 2 nedēļām papildus 53 miljoniem tika 9 lielās pilsētas. Ja? Un tas tika valdība to lēma, nestoties Latvijas bankas un finanšu ministrijas iebildi. Pirmajā teikumā ir, teiksim, lieli meli un meli. Pirmkārt pēkšņi. Nekas tur pēkšņi nav. Tātad šīs virssaistības, pēc tam izstāstīšu, kas tas tāds ir, pie šī jautājuma strādāja pusgadu. Tā kā nekas pēkšņis nav. Jaunoks nekās teica pēkšņi, tad, vai viņa pat izdomāja, tad, tas ir viņas sirdsapziņas, vai viņas tur tiem ziņu pienesēja sirdsapziņiem. Par vissaistībām saistībā ar Eiropas fondu apgūšanu, par to finansu ministrijā notika sarunas jau sen, bija sarunas konceptuāls, cik lielas vissaistības varētu būt. Par ko iet runa? Tad vissaistības sekojuši lieta. Tātad Latvijai ir un Eiropas struktūra fondiem līdz 20. gadam atvēlēti 4 miljardi eiro. Tā, vairāk kā 4 miljardi eiro. Tātad pēc fondu apgūves likuma var ņemt virssaistības ne vairāk kā 5%. Ne vairāk kā 5%. Iepriekšējā periodā bija 10%. Re, kur ir likums. Tātad virssaistības ir paredzētas speciālā likumā. Tā kā nekas te pēkšņi, jaunoksnes kundze, nav. Ja jūs neiedzat, nesēžaties pie ekrāna, ja? Pēkšņi tas var būt priekš jums, jā, pēc, ka jūs nezināt, bet tad vajag iepazīties, jā. Ja kas pazaniet, man es izstāstīšu. Jā. Un te teica, ka virssaistības nepasniedz 5% no darbības progresa ir plānotā Eiropas fondu finansējuma. Tātad. Un ministrs kabinets var lemt par palielināšanu tikai, ja vajadzīgs ir apgūšanai. Tātad virssaistības ir instruments, lai pilnā apjomā apgūtu Latviju, citiem vārdiem saņemtu visus vairāk kā 4 miljardus. Lai nav tā, ka mums iedod 4 miljonus, a mēs apgūstam 3 miljardus nosacīti. Ja? Vai 3 miljardus, 3 miljardus. Tas ir tāds instruments. Ja to nesaprot, tad nevajag taisīt par to raidījumu. Atpakaļ. Tālāk. Tad finanšu ministrijā tās sarunas ilga par kur kam, ar kurā brīdī, kādā apjomā 5%, 3%, 2%, kad to lemt tagad, pēc pusgada, pēc gada, pēc 3 pusgadu finanšu ministrijā. Tā kā viņiem nekādi pēkšņi. Ja kāds varbūt no finansu ministrijas to nezina, tas nenozīmē, ka visi nezina. Ja? Tie, kas ar to nodarbojas, nezina. Latvijas bankai ar šo Eiropas fondu apgūšanu nav absolūti nekāda sakara, pilnīgi nav nekāda sakara, bet, protams, likums par Eiropas struktūru fondiem viņiem ir jāzina. Un kas ir virssaistības, tas no viņiem būtu jāzina. Tālāk. Un kad tālāk lēmums līdzekļu atvēlēšana netapa finanšu ministrijā, bet koalīcijas padomju darba grupa. Kā es jau teicu, finanšu ministrijā koalīcijas fondu darba grupas jautājums gatavo finanšu ministriju. Finanšu ministrija gatavo. Piedalās parasti finansu ministrs, valsts sekretāra vietnieks un citi atbildīgie finanšu ministrijas ierēģi. Viņi ir tie, kas gatavo, viņi ir tie, kas gatavo protokolu, viņi ir tie, kas noformē protokolu. Ja? Tālāk. Un koalīcijas fondu darba grupā bija diskusija par to, ko es runāšu tālāk. Ja? Un partijas, redzat jau partijas, te jau mērķis kāds, ka partijas ir tas naidīgais spēks, kas sadalīja šo naudu pilsētām, kurā pie varas ir politiķi ZZS un Vienotība. 9 tad iznāk no konteksta, 9 lielās pilsētās pie varas ir tikai ZZS un Vienotība. Tātad Rīga vai ir maza pilsēta, tad nav pie tām 9 lielajām, jeb arī viņi nezina, ka Rīgas pilsētā pie varas ir saskaņas, briesmīgais saskaņas centrs ar Nilu Ušakovu priekšgalā, Jaunoksnes kundze.
Nu, tik daudz rīciniekiem ir jāzina, kas ir Rīgas mērs. Labi, viņi nezina, ka Rēzeknē arī nav ne ZZS, ne vienotība. Ja? Pie tam viņi jau tātad runāja tikai par sadarbības. ZZS ir tikai viena Jelgava un Jūrmala. Ja? Tā. Pie tam, bet šies fondu naudu ir uz visām lielajām pilsētām. Ja mēs atskaitam no lielajām pilsētām Rīgu, tad nekas nesanāk no tām lielajām pilsētām. Jūs paši saprotat, ja? Iedzīvotāju skaits Rīgā 3,7 vai 3,9% visiem Latvijas iedzīvotājiem. Ejam tālāk. Nu, atkal pa pēkšņi, es jau no tātad valdības sēdē pēkšņi, nekādā valdības sēdē pēkšņi tas nebija, tas jautājums tika gatavots pusgadu, ja? Uz valdības gaida izmaiņas struktūra fondu finanses nonāca pēkšņi, atkal tas pēkšņi. Tad pēkšņi. Saprotat? 3 reizes pēkšņi 4 teikumos. Mērķis kāds? Jūs saprotat, ja? Kā zibens no skaidrām debesīm, ja? Kāds kaut kur pēkšņi, tā kā atombummas Hirosima uzmetē, ja? Tā. Palielināt par 353 miljoniem tātad finansējumu 9 lielajām pilsētām. Un tikai ieraudzīs stundu pirms valdības sēdes finanses ministri. Viņi gatavoja šos jautājumus. Tālāk. Atkal tā nevietīgā fondu darba grupa. Pašvaldību lielās vajadzības tika nolemts risināt ar unikālu finanšu instrumentu virssaistības. Tad nekas tur unikāls nav. Virsaistības bija iepriekšējā plānošanas periodā, bet bija 10%, cik procenti? 8%, kas absolūtos skaitļos veido 377 miljonus eiro. Tātad 377 iepriekšējā plānošanas periodā 8%. Tā kā atkal, nekas nav pēkšņi, nekas nav kaut kas tāds, kas nekad nav bijis, ja? Un virssaistības tā it kā ir valsts nauda, kur paredzēts prasīt no Eiropas. Un tā virssaistības nav nauda, ko prasīs no Eiropas. Pilnīgs stulbums. Nekāda prasības prasīt neviens netaisās un nevar prasīt. Tātad virssaistības, kāds jēgi ir 4 miljardi. Ja? Tagad ir kaut kādas aktivitātes, kuras, nu teiksim tā, pirms konkursa jūs nezināt, kāds būs iepirkums, kā norisināsies apgūšana. Ja? Un būtu svarīgi, lai obligāti to naudu, kas ir paredzēta, ka viņu apgūst un varbūt pat pārpilda, bet kādā citā viņu neizpildīs. Un tad, teiksim tā, nu, Pēterim paredzēts apgūt 100 un Miķelim apgūt 100. Pēteris apgūst par 120 un tie 20% ir virssaistības, bet Miķelis apgūst par 80. Un tās ir tas deficīts. Bet tās virssaistības nosedz, it kā tam Pēterim ir plus 20 ar virssaistībām, bet viņas tiek sektas Eiropas fondu naudu, jo ir kopējā nauda. Līdz ar to fiskālā, ja finansiālā ietekme uz valsts budžetu ir 0. Un tā tas arī tagad ir. Bet kas ir svarīgi? Ir sasniegti fondu apguves mērķi un ir paņemta visa nauda no Eiropas Latvijas tautsaimniecības attīstībā. Un te no tā konteksta izniek, ka kādas šausmas, virssaistības sagraus valsti, ne otrādi. Tas ir pareizi un tas tā ir jādara. Un no Eiropas nedabūs to naudu, nevar dabūt un nevar prasīt. Un neviens netaisās prasīt. Tātad reķinot, kādu daļu no šums iztērēs, paredz arī nelielas virssaistības. Parasti tie ir 10%. Nav nekādi parasti, likums nosaka 5%. Ja? Un arī tad, kad bija sarunas finansu ministrijā, tad arī paredzēja, ka tie 5% šobrīd tādi būtu. Tālāk. Un virssaistības 25%. Nu kādi 25%? No 4 miljardiem 25% ir 1 miljards. Un pašvaldībām nav 1 miljards. Nu nav. Nu 32 miljoni, 25 miljoni nav tas pats, kas 1 miljards. Mīļie šitie te nekā personīgi ir ļoti tendenciozi. Un kad virssaistības kļūst par problēmu valsts budžetam. Virssaistības kļūst par problēmu valsts budžetam tikai tādā gadījumā, ja jūs nebadat fondu apguves procesu. Saprotat? Ja? Nu, kā piemēram? Nu, piemēram, Gudrona dīķi. Nu, ja tur naudu neapgūst, bet citur apgūst vairāk uz virssaistību rēķina, tad viņi noklājas.
Tā, ejam tālāk. Tā, jā. Tātad kaut kāds Kušners, Latvijas bankas padomas loceklis. Mēs šobrīd esam paredzējuši, kāds sakars mēs, jūs neko Latvijas banka paredzēt nevarat, jo Latvijas bankai ar valdības lēmumu par virssaistībām pa fondiem nav nekāda sakara. Latvijas banka ar fondu naudājumiem nenodarbojas. Līdz ar to mēs ir pilnīgi liekas vārds. Nevis mēs, bet jūs, banka. Ja? Jums ir pilnīgi citas funkcijas. Viņam vajag iepazīties ar likumu par Latvijas banku, un tur viņš redzēs, ka ar fondu naudām viņiem nav nekāda sakara. Šobrīd mēs esam paredzējuši 53 dotāciju lielajām pilsētām. Tā nav nekāda dotācija, Kušnera kungs, Dievs pasaka. Jūs izlasiet likumu, iepazīsties ar faktiskā lietu stāvokli, un tad ņemat ārā televīzijā, nacionālā kanālā. Nu, ne nacionālā, bet privātā kanālā. Tā. Tad Eberharda kungs, valsts sekretāra vietnieks fondu jautājumos, viņš ir tas, kura vadībā visas tās sanāksmes ir notikušas, ja? Tikai tur kāda bija tas knifs, ka bija vienošanās, un es pateikšu, kāpēc viņi bija par tiem 53 miljoniem, bet tas projektā bija rakstīts 53,6. Un tā bija tā domstarpība. Uz valdību gāja 53,6, nevis 53. Un par tiem 0,6 tas Eberhards brīnījās, ka kā tā nolēma, kad būs 53, tad te pēkšņi 53,6. Un tāpēc arī valdībā piekrita, ka tos 0,6, kur bija pielikti klāt, tur gan bija pieliks klāt kādam par labu, ja? Tos izmet ārā. Un man jautāja, ko te izteicu. Protams, tāda lēmuma nebija. Man jautāja to. Un no saņemtā materiāla ieras īsti nesaprotot, ko lielās pilsētas šo darīs. Nu, Eberharda kungs ļoti labi saprot, ko lielās pilsētas ar to darīs. Viņš nav pareizi saprasts. Ja? Es tūlīt parādīšu, kur tad viņi to naudu tērēs. Ja? Ejam tālāk. Nu, tālāk te ir kaut vai, nu, te es teiksim tā. Tā. Un pašvaldība ministrs viņam min. Nu, nav tāda ministrija. Pašvaldība ministrija nav. Ir vides reģionālās attīstības ministrija. Nu, labi, to nezinu, Dievs ar viņu. Ja? Lielajām pilsētām nākamajos 5 gados 260 miljonus. Nu, arī tā nav taisnība. Ja? Arī tā nav taisnība. Tālāk. Nu, visbeidzot, protams, jūs saprotat, pēkšņi partijas, kaut kāda nesaprotama fondu darba grupa, finansu ministrija neko nezin, banka neko nezin, un kas pie visa vainīgs? Protams, jo ZZS, kura draudējis, ka boikotēt budžetu. Nekāda sakara virsaistībām ar budžetu. Jā, nav. Kāpēc? Tāpēc, ka nākošā gadā 53 miljonus netērēs. Netērēs. Tagad ejam tālāk. Nu tad, ka esot lielāks šo visaistību apņems tikai iepriekšējā plānošanas periodā, es teicu, šajā 5, iepriekšējā 10, nu 5 ir neapšaubām mazāk nekā 10. Tur viņi, man liekas, vienkārši ar eiro paķēra, nu, viņš īsti nebija saprats jautājumu, ja. Un atkal Pūpaus jautā 25%. Viņi dala tās virsaistības pret to naudu, kas paredzēta lielām pilsētām. Tā jau to nerēķina. Virsaistības rēķina pret kopējo naudu, pret 4 miljardiem. Jo visiem nebūs, visiem nav jādot nemaz, ja? Nav nekāda sakara visiem. Ejam tālāk. Nu, tad bankas pārstāvis, tas, protams, kad lūgta kad kāda šausmīgi atgriežas Kalvīša laiki, jo kad lielāki interešu lobisti budžetu izplēs pēc savām vajadzībām. Tas nav valsts budžets. Un te lobisti neko nav izplēsuši. Tūlīt jūs redzēsiet, kāpēc es tā varu apgalvot. Un atkal tas Kušners, ka lielo pilsētu vajadzētu šai naudai nav seguma ne no valsts budžeta ieņēmumus, ne no struktūra fondiem. Tur jau tā lieta, ka no struktūra fondiem ir. Ja. Un valsts budžetā viņš, protams, ir, ja vajadzēs, tad viņš būs jāparedz, bet pat cik pašvaldības, tur arī iepriekš teica, labi apgūst Eiropas fondu naudu, līdz ar to tās vissaistības nebūs vajadzīgas. Es pateikšu, kā viņš pārklājas. Nu, tad, protams, nākošais mērķis ir salaist kopā lielās pilsētas un pārējās pašvaldības. Nu, un, protams, kad, lūk, nabadzīņi
Tātad citas pašvaldības mazie attīstības centri, nav tāda jēdziena, mazie attīstības centri ir jēdziens, reģionālai attīstības centri vajadzētu lietot tomēr tādu Latvijas atbilstošu terminoloģiju, kā viņu pielieto, un ka lūk nav tie papildus 200 miljoni, nav nekāda pamata runāt par 200 miljonu. Tad nākošais piemin, Ašrāders pareizi piemin 18. gadu, tātad līdz 18. gadam Latvijai jāgūst cik? Vairāk kā miljards eiro. Tad līdz 18. gadam Latvijai jāgūst vairāk kā miljards. Ja Latvija neapgūs, tad to daļu, ko neapgūst, Eiropa paņems prom. Tā kā te krāmēties un konfrontēt, ka lūk būs vēlēšanas un tāpēc nevajag apgūt, tad arī Latvija pazaudēs to naudu. Un tāpēc ir svarīgi, ja kaut kur apgūst labi, tad uz virssaistību rēķina, tad apgūst vairāk, bet citur apgūst mazāk, lai mēs kopumā Latvijā apgūstam šos vairāk nekā 1 miljardu. Lai mēs Latvija, lai nepazaudē un Eiropas komisija nesavāc, 100 miljonus, 200 miljonus. Ir plānots, ka, ja netiek apgūtas šīs virssaistības, tad Eiropas komisija var neizmaksāt 6%, jeb 261 miljonu eiro, kas ir norezervēts. Tātad, ja neapgūst šos 53 miljonus, tad... Miljardu, ja neapgūst. Ja miljārdu neapgūst, tad sankcija ir 261. Jūs saprotat? Viņi gatavo raidījumu, pilnīgi neko nesaprot, par ko runā. Pilnīgi neko. Taisa, un pilsētas tiešoties nekavētas, protams, ka jāķeras nekavēt. Es tikai, kas ir pa lietu? Es arī, tad, pirmkārt, vajadzīgi ministrs kabineta noteikumi. Pēc tam vajag gatavot projektus. Ja tas saistīts ar būvniecību, rekonstrukcijas kalnību, jāuztaisa ir iepirkums, lai tehniskā projekta izstrādē. Jāizstrādā tehniskais projekts. Tad, kad gatavs jāizstrādā dokumentācija, jāsaskaņo, jāizstrādā iepirkums. Pirms tam jānoslēdz līgums ar atbildīgo iestādi. Ja? Iepirkums jānoslēdzas. Ja? Tad viņš jāizdara. Tad līdz tam brīdim, kad būs kabineta noteikti, līdz tam brīdim, ka kāds objekts ir gatavs, tas apmēram 3 gadi. Un tās šausmīgās bažas, ka iztērēs, kas bija pupolam, iztērēs, lūk, 17. gada sākumā un uzbūvēs kaut ko labu cilvēkiem Latvijā līdz 17. gada vēlēšanām pašvaldību, izredzes ir diezgan mazas, tā kā nevajag uztraukties. Jā. Tad Vēstpilsnē iztērēt 7 miljonus interešu izglītības centram. Nav taisnība, jā. Nav taisnība. Tā. Labi, ejam tagad tālāk. Par ko tad iet runa? Tā. Rekurī, tātad, diezgan pašsarežģīta tabula varbūt no pirmākas uzmetiena. Tātad, līgumā starp Eiropas Savienību un Latviju kā valsti noslēgts 20.06.14. gadā, pirms vairāk kā gada. Lielajām pilsētām paredzēti 230 miljoni. Tās ir Latvijas starptautiskās saistības. Un šis cipars ir ierakstīts līgumā. Vēl bez tam ir paredzēta nauda 21 reģionāla attīstības centram, 270, kas te ir, 275 miljoni. 89 reģionāla attīstības centriem 37 un atsevišķi vēl Latgalei papildus 52 miljoni. Kopumā 6 miljoni eiro. Tā kā jūs redzat, ja no 6 miljoniem atņem 203 miljoni, tā nav tā, ka visu naudu savās lielās pilsētas. Bet Eiropas komisijas pieeja tāda, ka viņi prasa obligāti, lai tā nauda lielajām pilsētām tādā apjomā obligāti. Par pārējo Latviju, tas jau ir nacionālā līmeņa jautājums. Tātad šo naudu apgūt priekš pilsētām, tās ir Latvijas starptautiskās saistības, un ja Latvija to neapgūst, tādā gadījumā Latvijai ir sankcijas ekonomiskās. Tas ir jāsaprot žurnalistiem, kuri taisa raidījumus. Ja viņi mēģis nav tukša polita propaganda, kas šajā gadījumā tā izskatās, ka ir. Tālāk. Un kur ir problēma? Un kāpēc ir virssaistības? Tātad kādas ir aktivitātes? Tātad veicināt privātās, attīstīt reģionālos centrus un Latgali. Tātad, teiksim tā, uzņēmējdarbība un vides sakārtošana,
tālāk energoefektivitāte, tālāk teritoriju revitalizācija, tātad iesaistot saimnieciskā darbībā, nu, kaut kāds neapgūtas teritorijas, pie tām attīstot tur uzņēmējdarbību. Tālāk tas, runāšu vienkārši, bāreņi un invalīdu problēma risināšana. Tālāk vispār izglītojošās izglītības iestādes, tātad, nu, sauksim par skolām, vispār izglītojošās skolas. Un profskolas. Tā, cik naudas tēriņa virzienī. Tā kā tie, kas lobē, kā tur šausmīgi aizsakās tas bankas pārstāvs, viņi lobē uzņēmējdarbības attīstību, vides sakārtošanu, energoefektivitāti, skolas, profskolas. Nu, ja tas ir šausmu noziegums Latvijas attīstības nākotnē, ja? Nu, tā vajag tiesām. Kamēr nav notiesās, tīmēr nevajag. Bet problēma, kur veidojas? Aktivitāte 813, tāds arī numurs viņai ir, palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu. Un profesionālās izglītības iestādes Latvijā nospiedošais vairākums ir valsts. Bet tā nauda 203 miljoni, tā ir paredzēta pašvaldībām. Piemērs, Ventspilī ir tehnikums, tas ir valsts. Nauda no šīs te aktivitātes saņemt paredzēts tikai, ka pašvaldības saņems. Bet ja mēs saņemam, mēs tērējam tikai savā profskolā, bet mums nav profskolas, kur tērēt. Bet tā summa mums pienākas. Šī summa jāsaņem lielajām pilsētēm. Saprotat? Viņu nevar saņemt valsts. Ja valsts no šīs summas kaut ko paņem, netiek pildīts starptautiskais Latvijas līgums. Netiek pildīts. Neko paņemt nedrīkst. Un tad kāda izēja? Bet valsts profskolas, protams, jāsagat kārtībā. Tad no šīs aktivitātes 53 miljoni, ja? 53 miljoni pāriet uz izglītības zinātnes ministriju, kas ir valsts vai pašvaldība. Valsts. 53 miljoni. Ja no 203 miljoniem atņem 53 miljoni, tad te ir mazāk par 230 miljoniem vai tikpat? Mazāk. Par cik? Par 53 miljoniem. Starptautiskās saistības saka, ka jābūt ir 230, ja deficīts 53. Tad kas jādara valstī? Jākompensē. Un tās kompensē ar ko? Ar visaistībām. Kur tā nauda palika 53 miljoni? Tātad aizgāja izglītības zinātnes ministrijai valsts tehnikumiem, savukārt pašvaldība viņas saņems šī 203 miljonu ietvaros un sadalīsies pa aktivitātēm. Sadalīsies pa aktivitātēm, kādas te ir minētas. Jūs teiksiet šausmas, tagad 53 miljoni būs valsts tehnikumiem, profskolām. Un pirmkārt jautājums tāds, vajag vai nevajag? Ir jautājums, vajag vai nevajag? Nav jautājumu, vajag vai nevajag. Protams. Nu tad lūk, tad šī nauda, tad arī ir jābūs papildus, un tad no kopējā tā katla jāizlīdzina nākotnē. Tāds šausmīgs, pēkšņs, nesagatavots, ārprātīgs, kalvīša laika, stagnātu partiju, zem galda, oligarhu interesēs, ZZS un vienotības tika pieņemts pēkšņi valdībā, kuru gatavoja lēmumu 6 mēneši. Jā, tāds stāsts. Nekā personīgi, dziļi personīgi un tendenciozi. Paldies, ka klausījāties.